24. maijā Siguldā notika gada vērienīgākais vides un veselīgas atpūtas pasākums visai ģimenei – Zaļās jostas vides festivāls Tīrai Latvijai, kas notiek jau 11. gadu. Festivāls pulcēja vairāk kā 5000 bērnu un jauniešu no visas Latvijas, kas mācību gadu garumā bija aktīvi darbojušies Zaļā josta rīkotajos makulatūras, izlietoto bateriju un nolietotās elektrotehnikas konkursos. Zaļā josta tiešām ir ļoti pateicīga šīm izglītības iestādēm, kuras gadu no gada piedalās mūsu organizētajos konkursos, jo tas ir ne tikai tīras vides jautājums, ka tiek mazāk piesārņot šī apkārtējā vide, bet, protams, arī tiek tātad celta vides apziņa skola audzēkņos, jo, ja katru dienu tātad ir jāpiedalās konkursā un jāvāc šī makulatūra vai nolietotās baterijas, tad rodas tādas ikdienas jau iemaņas, ko es domāju, skola audzēkņi nekad arī nezaudēs, kad kļūs pieauguši cilvēki. Šogad konkursos piedalījās 563 izglītības iestādes no visas Latvijas. Mēs redzam, ka pasākumam ir liela atsaucība, tātad šī tēma sabiedrībā ir aktuāla. Un galvenais prieks tas, ka šīs tēmas, teiksim, cilvēkiem tas neapnīk un aktualitāte nepazūd. Joprojām gan skolotāji, gan bērni ir teiksim, ieinteresēti aktīvi iesaistīties, un redzot to, ka katru gadu dalībnieku skaits pieaug, tas nozīmē, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Vienīgais mums jāpaskaidro, varbūt tiešām, kad redziet jūs atnesāt šo papīru, kad viņš tiešām atgriezīsies caur pārstrādi pie jums kā burtnīca vai kā grāmata, kā vēl kaut kas. Tas ir tieši mūsu uzdevums, teiksim, bērniem ir sevišķi radīt to teiksim, sajūtu, kad viņu darbs nav viss nebeidzās pie kaut kāda teiksim, mistiskā atkrituma konteinera vai savākšanas teiksim, kaut kādas mašīnas, bet ka tomēr jau viņš ir tikai kāda cita lielāka procesa sākums, kurš pēc tam jau atgriežās atpakaļ kā ietaupīt resursi un kā jauns materiāls. Ar katru gadu Zaļās jostas konkursos iesaistās arvien lielāks skolānu skaits, kuriem rūp tīra, sakārtota vide. Liels paldies Zaļai jostai par šo iniciatīvu, jau daudzus gadus organizēt šāda veida konkursu. Šāds konkurss dod skolēniem iespēju darboties un apgūt zināšanas praktiski. Tas ir, manuprāt, tas vislielākais nopelns, ko Zaļā josta dara jauniešu izglītošanā, dodot iespēju praktiskai darbībai. Zaļā josta jau daudzus gadus veiksmīgi sadarbojas ar akciju sabiedrību BAO. Šitādi pasākumi ir ļoti noderīgi, viņi ir ļoti labi, jo bērni tiek no mazas dienas jau pieradināti pie tādas darbības kā atkritumu nodošanas. Un tagad viņi redz, ka arī citi dara to, un ne tikai viņi, kad viss tas ir pa visu Latviju, vienmērīgi. Sākot no Kolkas raga, beidzot tur aiz Daugavpils, Rēzekne, jebkurš Latvijas novadiņš, pilsētiņi piedalās tādos variantos. Un tas priecē, kad bērni sāk vairāk domāt par apkārtējo vidi. Festivālā Tīrai Latvijai apmeklētājiem bija iespēja piedalīties vairāk kā 40 dažādās izzinošās un radošās darbnīcās, sportiskās aktivitātēs, kā arī pašmāju ekoloģisko un vidē draudzīgo produktu demonstrācijās. Zaļās jostas stendā bērni tikās ar šķiromānu, zigi un kopā ar Ezīti Jostiņu pārbaudīja iemaņas pēc pudeļu šķirošanas veiklībā. Šis 11. gada pasākums, kurš tika šogad rīkots Siguldā, bija, manuprāt, ļoti veiksmīgs. Galvenais bija piedalīties visās tajās darbnīcās, skolās, kur Zaļās jostas organizētāji šogad bija sarūpējuši bērniem iespēju. Un es domāju, tas bija tas galvenais akcents, kad viena vieta tika sapulcināti ļoti daudz un dažādi pasākumu organizētāji, kas taisni nodarbojas ar bērniem, un tai pašā laikā jūs varējāt aiziet nākošā dienā, un es pats dzīvoju Siguldā un pastīties šo te svētku laukumu. Un svētku laukums viss bija tīrs, sakops, tātad viss to, kas arī tur, tās dažas saldumu našķi, kas tur bija, nekas netika nomests, viss tika savākts, tātad bērni saprot, kad vidi jāatstā tīra arī pēc šādiem lieliski organizētiem pasākumiem, un visiem par to tikai prieks ir.
Paralēli radošajām darbnīcām, konkursiem un citām aktivitātēm festivāla apmeklētājus priecēja Ralfs Eilants, grupa Muzīka un Jānis Lūsēns, kā arī bērnu un jauniešu vokālais ansamblis Kolibrī. Pasākuma dalībnieki bija ļoti apmierināti ar festivāla programmu. Šeit mēs piedalījāmies visādās aktivitātēs, katrs kaut ko atrada sev tīkamu. Patika jums? Jā! Šajā pasākumā redzējām skaistu koncertu ar balvām un piedalījāmies dažādās darbnīcās. Mēs salikām puzli, mēs sašķirojām atkritumus. Nākamā droši vien arī došos šo pasākumu. Festivāls Tīrai Latvijai bija īpaši svētki, lai izteiktu sirsnīgu pateicību visiem konkursu dalībniekiem, viņu ģimenēm, skolotājiem un svētku viesiem. Balvu fondu sarūpēja Zaļā josta un tās lieldraugi. Es ļoti lielu pateicību gribu izteikt visiem mūsu sadarbības partneriem, kuri palīdzēja arī noorganizēt šo pasākumu, kuri piedalījās balvu fondā un palīdzēja noorganizēt pasākumu Siguldas novada dome, kur sniedz gan materiālu, gan arī tehnisku šo palīdzību. Un, protams, balvu fondā mums lielu ieguldījumu deva kā akciju sabiedrība BAO, tā arī Latvijas valsts meži un pirmās vietas ieguvēji elektroiekārtu konkursa laureāti ieguva vienas dienas ekskursiju uz Ventspili. Viņi apmeklēs demo centru, viņi apmeklēs ūdens atrakciju parku un arī interešu izglītības centra planetāriju. Tas arī kalpos kā motivācija piedalīties turpmākos gados. Dalībniekiem bija prieks par kodolgotajām vietām un saņemtajām balvām. Visi atzina, ka piedalīties Zaļās jostas organizētajos konkursos ir ļoti vērtīgi. Tas ir ļoti, ļoti labi, ka jau no mazotnes tiek domāts par apkārtējo vidi un tieši par šo te ekoloģisko audzināšanu skolēniem un arī saprot arī jau bērnu dārzos. Acīm redzot, tas liks jauniešiem padomāt par to, ka videi ir jābūt kārtībā, ka vide ir jāsaudzē un ka viss, kas nonāk vidē, mūsu vainas dēļ īstenībā var ietekmēt arī nākamās paudzes, tāpēc par vidi ir jāsāk domāt katram pašam arī atsevišķi un arī visiem kopā. Marta ieguva pirmo vietu. Viņa savāca 780 kg izlietotu bateriju. Liels paldies, jāsaka, manai ģimenei, kā arī paziņām, draugiem, kaimiņiem. Es izstaigāju visu mūsu ielu, apvietojoties par baterijām. Un vislielākais paldies man jāsaka tomēr skolotājai, kas iesāka šo projektu mūsu skolā. Zaļās jostas konkursus ļoti pozitīvi vērtē arī bērnu vecāki. Aleksim no Kuldīgas izdevās iegūt pirmo vietu makulatūras vākšanā. Viņam talkā nāca mamma. Mamma pārsvarā ļoti uztvēra ļoti nopietni, un viņa skrēja un iztukšoja pilnīgi visas vietas, kur viņa varēja redzēt, kur ir makulatūra un kur ir nevajadzīgi papīri. Man ir ļoti liels prieks, ka brālis ir kaut ko tik ļoti sasniedzis. Jau otro gadu ar prieku uz festivālu brauc Mēsraga vidusskolas skolēni, kaut arī godalgotu balvu nav saņēmuši. Mēs braucam, jo šeit ir interesanti. Un tā ir arī bērniem kā balva par viņu ieguldīto darbiņu, ko viņi ir cītīgi darījuši. Viņi vāca baterijas. Viņi tiešām nesa, dažam pat bija 3-4 kg vienam pašam skolēnam. Vāksim noteikti atkal baterijas, vāksim makulatūru, ko mēs arī cītīgi daram. Un paldies, jāsaka, par to mēs saņemam arī papīru. Tas mums ir ļoti liels arī atspaids mazliet, jā. Šogad bija šī akcija par šīm lielajām gabarītu precēm, jā, kuras varēja nest un nodot. Par to cilvēki bija ļoti apmierināti un priecīgi un prasa, vai nevar vairākas reizes gadā šādu akciju, jā. Tā kā interesi ir cilvēkiem par to. Zaļā josta aicina nākošajā gadā iesaistīties vēl vairāk skolēnu. Jo nav jau svarīgi uzvarēt, bet gan piedalīties un izbaudīt šo izzinošo un noderīgo pasākumu. Vai mēs brauksim šeit nākošreiz?